Esiet sveicināti, dāmas un kungi, pārdot laimīgs.CLV MVP darījumos. Šo te rubriku taisīšu katru piekdienu pa dažādām Latvijas pilsētām. Un mērķis tam visam ir kopā, kas skatīsies, kļūsim izglītotāki par Latvijas nekustamo īpašumu tirgu, kādas ir reālās cenas, par ko notiek darījumi mūsu mīļajā Latvijā. Un šodien būs ļoti interesanti pārraide. Mēs dosimies uz vienu ļoti dārgu pilsētu. Šo pilsētu sauc Jūrmala, un skatīsimies, kādi zemes darījumi notikuši, kādi privātmāju darījumi notikuši Jūrmalā un kādi dzīvokļi ir pārdoti dārgajos jaunajos projektos, jo tur es vienkārši esmu katru vasaru aizbraucis uz Jūrmalu, paskatīties jaunos projektus, cik tur daudz kaut kas attīstās, un tā kā lecam iekšā cenubanka.lv platformā, ieiesim tagad pa jaunam smuki iekšā, skatāmies, ieķeksēsim pilnīgi visus dzīvokļus, zemes, telpas un zemes ar būvi. Un rakstam Jūrmala. Skatāmies Jūrmalā, kas mums ir noticis Jūrmalā. Jūrmala, spiežam virsū apdzīvota vieta. Vienmēr bišķiņ jāiet kartē un jāpārbauda, vai nav pieķerts klāt. Citreiz pieķer kaut kādas Jūrmalas gatves un citās pilsētās, reku visi kārtībā. Mēs esam tikai un vienīgi Jūrmalā. Jūrmalā te noteikti no ķemeriem mēs skatīsimies cauri visai Jūrmalai līdz pat Buļļu ciemam. Es jau no laukiem zikā, es tik labi nezinu tos visus Jūrmalas šitādu vietu, piemēram, Vārnu krogs. Nu, viens darījums arī Vārnu krogā. Divi darījumi. No Vārnu kroga līdz ķemeriem skatīsimies darījumus un slēdzam ārā. Skatīsimies vērtīgākos, dārgākos darījumus. Sāksim ar dzīvokļiem. Kāpēc ne? Lai iet, skatīsimies dzīvokļus. Kas mums ir noticis gada nogrieznī dzīvokļu darījumos Jūrmalā? Bām! Wow! 950,000 dārgākais darījums. Skatāmies uz kvadrātmetra cenām. 2,200, 2,400, 4,900 eiro par kvadrātmetru vidus prospekts. Nu, tā kā vērsim vaļā, te būs vairāks, ko pavērt vaļā, būs interesanti. Pastīsimies, 5,400 eiro par kvadrātmetru. Paskatīsimies, pavērsim vaļā vairākus darījumus. 4,100 eiro par kvadrātmetru. Uzspēdīsim gadu dārgāko kvadrātmetru cenu. Nu jā, tas ir tas Dzintaru prospekts 26. Paskatīsimies pēc tam, kas tas ir pa projektu jaudīgi. Bet sāksim, pastīsimies 950,000 skaists skaitlis, nu gandrīz miljons. 2013. gadā celts projekts 3 līdz 4 no 4. Tas nozīmē, ka šis dzīvoklis ir divstāvīgs ir. Bet interesanti, kāpēc rakstīt viena istaba. Interesanti. Nekas pavērsim vaļā, paskatīsimies, kas tur rakstīts ir. Piedāvājam iegādēt dzīvokli Kado Karim projektā 3. stāvā ar 226 kvadrātmetriem lielu dzīvojamo platību. Jumta terasi. 173 kvadrātmetru terasi uz jumta vēl ir. Un balkoni vēl 140 kvadrātmetri. Jaunā projekta Kado Karim māja komplekss sastāv no 3 funkcionāli saistītiem 3 stāvu dzīvojamajām mājām. Maison de Karim, Maison de Mer, Maison de Park, kas celtas vienotā arhitektoniskā stilā, bet katrai no tām atšķiras ar individuālā apdares koncepciju. Komplekss sastāv no 14 dzīvokļiem un 7 divlīmeņu penthausiem. Kopā sanāks 14, 21 tikai 21 dzīvoklis. 14 dzīvokļi un 7 penthausi. 200 līdz 240 kvadrātmetru platībā. Tas noteikti attiecās uz tiem penthausiem. Ar 3 līdz 4 guļamistabām. Vai tas ir uz visiem dzīvokļiem? Laikam visi ir 200 līdz 240. Ar 3 līdz 4 guļamistabām dzīvokļus var apvienot. Dzīvokļiem pirmajā stāvā ir arī zemes gabali ar terasi. Dzīvokļiem virs pirmā stāva balkona, trešajā stāvā penthausiem ir plašs jumta terases ar grēznu apdaru. Tā ir tēma. Ievērojot augstākās kvalitātes un komforta prasības, komplekss piedāvā kristāli tīru dzeramo ūdeni. Tas ir labs vārds, šito te bija jāatcerās. Šeit ir kristāli tīrs dzeramais ūdens. Sold. Labi iekārtot iekšējo pagalmu, vestibilu ar atpūtas vietām, relaksāciju un liešām. Fantastiski. Vienmēr sakot, skatīsimies to dzīvokli. Bet klau, man liekas, ka viņš pa 1,150,000 vispār listēts ir. Ielikts internetā. Bet nav dārgākais patiesībā projekts, jo tā cena ir realitātē tikai 2,731 eiro par kvadrātmetru. Bet iekštelpas, ja mēs tikai skatāmies 4,000 eiro kvadrātmetrā. Liels terases. Bet mēs laikam dzīvokli neredzēsim, bet redzam, kāds ir tas Kado Karim projekts. Ļoti interesants dizains.
Skatāmies, jā, te izskatās, ka te ir liftiņš, ja tāda koka apdari. Nu jā, te ir mākslas darbi, jā. Kāpēc ne, ja tu pērc dzīvokli pa 1 miljonu, kāpēc, lai tev, teiksim, vestibilā nebūtu vai foajē nebūtu mākslas darbi? Tieši tikai tā. Nu jā, futuristisks, es saukšu to par futuristisku stiliņu. Jā, arī ļoti zolīds, protams, kas tur Rolls-Royce kaut kāds tā nevar saprast. Reku, lietas sargiem smuks tāds dizainiskais, koku apdarīt, tiek noelka mašīna, esam iekšā projektā. Labi, jā, nu skaisti. Jā, reku iekopts tāds, jā, tāds dārs, akmens dārs, es viņu sauktu akmens dārs, skaistiem reku podiem kaut kādiem ar augiem, modernām priedītēm. Kas vēl inčīgs? Laikam, ka šito te mēs iekšā neredzēsim, netiksim, bet idejiski jūs varat nopirkt penthouse 2 stāvos Jūrmalā, kādā Karim projektā, droši vien jau, ka viss ir izpārdots, bet varbūt kaut kas pieejams. 1,150,000 eiro listētā cena, 950,000. Kāds ir piedāvājis un darījums ir noticis, jo varbūt arī tur atkal kustamās mans jautājums, tā kā tās cenas ir, idejiski ap šo te cenu, tā tas arī ir bijis. Pa 1 miljonu. Viss ir kārtībā. 1 miljons ir īpašums jums Jūrmalā, ja ir gribēšana. Skatāmies tālāk. Kas vēl? Paņemsim tagad kādu citu. Ikšķils ielā 4, 8. Mēs neskatīsimies, mēs jau tikko redzējām viņu. Dzintaru prospekts 26. Paskatīsimies. Te arī būs Dzintaru prospekts 26. Vēl kāds tad? Jā, 26 un 28. Tas varētu būt viens projekts. Paskatīsimies. 695,000 eiro darījums noticis. Skatāmies, kādā projektā var notikt darījumi pa 690. Un cik liels tas dzīvoklis ir bijis? 128 kvadrātmetri. Un neliela terasīte, 18 kvadrātmetru. Jā, kas te rakstīts par tām terasītēm ir? Tā, 88 unikāli dzīvokļi šajā projektā. Es gribu redzēt no āras, kādi izstāstie projekti. Nice! Skaisti, ļoti skaisti. Dzintaru prospektā, Dzintaros. Tas taču ir Dzintaros. Droši vien jau, ka ir. Piekuriģējiet mani, ja es kļūdos, bet noteikti tie ir Dzintaru prospekts. Skatāmies, kā Pagadi, šitas ir dzīvoklis jau. Diez vai, ka te ir baigi daudz tā. Izskatās vairāk pēc foajē. Šitien varētu arī mierīgi dzīvot. Pilnīgi mierīgi. Paskatieties, cik stilīgs tas foajē vai vestibils vai kā vispār šo nosaukt. Ļoti skaisti. Vestibils un dārs un viss ir tā kā 5 zvaigžņu viesnīcā izskatās. Vai pat 6 zvaigžņu. Tiešām luxury 5 zvaigžņu viesnīca. Viņi tiek pārdot ar pelēku apdaru, es skatos pagav. Dzīvojamais komplekss sastāv skaista arhitektūra, stikla fasādes, ārta plānojuma, plašs terases, no kurām paveras glaznains skats uz apkārt un priežu parku. Nestais neviena piedāvājumā, dzīvokļi tiek pārdoti ar pelēku apdari. Skaidrs, kas ļauj izveidot savus nākotnes mājas pēc savu individuālu stilu. Skaidrs, ar pelēku apdari. Ar pelēku apdari 350,000 un noteikti jau var pilnīgi viss jau no A līdz Z nokomplektēts 695,000 eiro. Lūdzu, šādā skaistā jūs uzaicināt savu partneri, pārunāt darījumus pa miljoniem un piesēžot sākumā vestibiliņā un pēc tam ieicina ciemos un tur ir vēl krūtāk nekā šajā vestibilā. Labi, next. Dzintaru prospektā bijām, tagad mēs varētu pasīties vēl kaut ko Ikšķils ielā bijām, Dzintaru prospekts. Reku Dzintaru prospekts 36, ne 28, tas pats varētu būt no tajā pašā projektā. Jā, Parka rezidents, tur mēs bijām jau. Tā, Strēlnieku prospekts, tās gan būs kaut kas cits, bet te arī 2-stāvīgs dzīvoklis, reku mēs redzam 2. līdz 3. stāvs, slīpsvītriņi kopā 3 stāvi. 4 stāv dzīvoklis, 267 kvadrātmetri, 500,000 eiro, 31,000, 531,000 eiro. Diezgan īstenībā laba cena, ja mēs skatāmies kvadrātmetrā ziņā. Un arī jauns projekts salīdzinoši 16. gadā nodots eksploatācijā. Paskatāmies Strēlnieku prospekts 72. What's happening? Tā, netālu no Priežu meža atrodas mūsdienīgs dzīvojamais komplekss Pinewood Apartments. Pinewood. Skaisti skan. Pinewood.
Pinewood ir kas? Priežkoka apartamenti. Šis projekts ir tiem, kas vērtē mieru un vienotību ar jūrmalas dabu, gūstot visas infrastruktūras priekšrocības pastaigas attālumā, tikai 5 minūšu brauciena attālumā, un jūs atradīsiet pašā jūrmalas centrā, Jomas ielā vai Dzintara koncerta zālē. Labi iekārt, tā iPhone kompis rāda, ka tūlīt izlādēs. Es paņemšu, fiks uzlādēšu. I'm back. Lādētais tepat pie rokas. Tā, kas te rakstīts vēl? Jomas ielā vai Dzintara koncerta zālē mēs varam nonākt. Ir 2-3 stāvu mājas. Katrā mājā ir 14 apartamenti un 2 stāvu viesunams. Paskatīsimies, kāds tas izskatās. Bildes nav tās labākās, tumšas, bet varam saprast, ka projekts ir super skaists. Vienkāršāks, nav tur vairs jau tāds, kā mēs tikko skatījāmies tajā Dzintara prospektā, parka rezidencēs. Šitas jau ir vienkāršāks bišķiņ, tāpēc arī kvadrātmetra cenu rēķiniet. Ir bērniem kaut kāds minimālais ir uztaisīts. Reku jau smuka bilde, ar ko real estate kolēģi taisījuši. Ļoti smuka bilde. Un šito jau vispār fantastisks. Skaists projekts, puķītis vēl fonā. Sold. Jā, un reku te jau nav nevis ar pelēku apdaru, bet te jau reku ir jau ar finish. Viss jau finishings jau ir uztaisīts. Tā kā šādā te projektā Strēlnieku prospekts. Paskatīsimies, kur ir Strēlnieku prospekts kartē. Strēlnieku prospekts kartē. Tas ir, te ir Dzintari, Majori, dubulti, jaundubulti tie saucās. Iemācīšos kaut ko pa jūrmalu arī. Jaundubultos šitāds te īpašums. Jā, bet tas jau ir reāls penthouse īstenībā. Šitas te, man liekas, pat nevar redzēt, šitien ir cits darījums. 2. un 3. stāvs, šeit ir 2. stāvs, 1 stāvu dzīvoklis. Bet kvadrātmetri kā atbilst. Jo skaidrs, jo vienkārši, jā, es sapratu, jo šitas nāk no SS-a datubāzītes, šitas te iekšā. SS-a tu nevari ieklikšķināt, manuprāt, 2 stāvus uzreiz. Tā kā, vai arī tur, piemēram, tas, kas līdz nav to izdarījis. Bet skaidrs, šis ir īstais darījums. 460,000 bija ielikts, reģistrēts 531. Lai man kāds paskaidro, kāpēc tā rādās, bet es pieļauju, ka varbūt ir kaut kādi uzlabojumi sarunāti veikti vēl. Un, zinu, ka tādos jaunajos projektos vienmēr kaut ko iespējams apvienot, kaut ko pārtaisīt, kaut ko samainīt. Un līdz ar to varbūt tā cena tāpēc arī mainās. Tā, uzlādējumi kompi ir back in the game. Tā, labi, Strēlnieku prospekts. Ja jums ir 500,000, reku jau pirms tam bija pa 1,000,000, tagad pa 500,000 mierīgākā projektiņā. Skatāmies smukās bildes, vai nav fantastisks projekts. Skaista koka fasāde, balts ar brūnu, skaisti iet kopā. Strēlnieku prospektā 72. Atvainojos. Tā, skatāmies tālāk. Vajag interesants, parasti jau 3 paskatos, un tad slēdzam zemes vai mājas. Šodien skatīsimies vēl vienu, 4. 4. skatāmies, ko mēs varam redzēt 4. darījumu. Kaut kādu atšķirīgu. Ikšķils 4 mēs bijām, Dzintara prospektā bijām, Strēlnieku bijām. Dodamies uz tādu bulduriem. Dodamies uz bulduriem. 2,500 eiro par kvadrātmetru. Paskatīsimies kaut ko bišķi ņiprāku. 3,300 par kvadrātmetru. 420,000 eiro. Nav pat 500,000 jāmaksā, un jums reku ir nav pat 2-stāvīgais. 1-stāvīgs dzīvoklis, 3 istabas, liels, 125 kvadrātmetru priekšstrīnieki. Skatāmies jaunajos projektos, ko mēs varam dabūt par 420,000 eiro. Atkal mēs neredzam, kurš tieši tas dzīvoklis ir no visiem. Tā, skaisti palsīsim. 200 soļi līdz jūrai un 5 minūšu attālumā no Dzintara koncerta zāles. Vēlaties dzīvot privātmājā pie jūras, bet nevēlaties uzņemties raizes par mauriņu pļaušanu un dārzu kopšanu. Vēlaties daudz istabu, bet nevēlaties risināt jautājumus, kas saistīti ar savu īpašumu uzturēšanu. Nav laika remontēt un meklēt celtniekus. Tieši tā. Tādā gadījumā ir tikai viena izvēle. Park Residences izredzēto izvēle. Labi uzrakstīts. Tur ir pārdevējs, sirdī un dvēselē rakstījuši šito. Privātums, drošība, komforts, izcila kvalitāte ir šīs mājas iedzīvotāju prioritātes. 3 istabu dzīvoklis ar plašu terasi, prestižākajā un pieprasītākajā jūrmalas projektā Park Residences.
Nā, šis jau Dzintara prospekts 28, jau Bulduru prospektu gribēju. Nu nekas, pastīsimies vēlreiz šito. Šito jau mēs redzējām. Tas bija tas skaistais. Jā, to viss skaidrs. Mēs iegājām turpat, kur bijām. Skaidrs. Tā Bulduru prospekts es gribēju. 420 šito. Bulduru prospektā 52. Ko var dabūt par tādu cenu? Te mēs redzam tikai dzīvokli, un mēs neredzam to projektu no āras. Bet mēs jau neesam pirkstu iztaisīti. Mēs aizbrauksim tūlīt. Mūsdienās jau ir google.lv. Google Maps vienkārši. Maps. Tā, ko es tas pēdējais skaties skolas ielā 17 brocēnos, nu tad dodamies uz Bulduriem. Bulduru prospekts 52. Lodzu, šitā mūsdienās viss notiek, ne? Kas te restorāniņš arī pirmajā stāvā, nu forši, kas apkārt. Viss tās klusa vieta, patiesībā forši reku mešs kaut kāds arī redzams ir. Skaidrs Bulduru prospekts 52 ir šāds te projektiņš. Kas mums tas par restorānu? Faces, ļoti labs restorāns vēl pēc tam. Nav pats dārgākais, bet, nu, kā, protams, kā Jūrmalā restorāns dārgs. Un šitā te vēl mēs varam smuku uzēst, jā, te pirmajā stāvā noiet. Kam patīk vīniņš, lūdzu, viss ir sarkans, balts, rozā. Tā, kur mēs palikām? Mēs palikām Bulduru prospektā šeit. Bulduru prospekts 52, to, ko mēs tikko skatījāmies. Kas tas šis tāds interesants ir? Jā, skaidrs, dzīvoklis ir foršs, bet pie pārdošanas es būtu paspiedis roku, ja būtu bišķiņ saulaināks bildes, gaišāks, bišķiņ labāk objektīvi izmantot, zin kā tomēr darījumu pa 420,000. Jāno projektē un jāsadara tā, lai viņš ir stīgā viss. Skaisti. Jā, tikai savu dvēselīt jāieliek bišķiņu un aiziet, viss dzīvoklis ir superīgs. Bet 2 līmeņi, 2 stāvu viss tās, paga? Nē, 1 stāvu, tas nezinu, kas tas pat repītēm ir. Varbūt viņš, 2 līmeņos reku uznāk augšā, viņš te tāds. Tas otrais stāv, viņš tāds reku. Te uz terasīti var iziet laikam. Paga ārtelpas. 0 rādās. Palasīsim bišķiņ. Kopējā platība ir 100 kvadrātmetri. Kompleksā ir zem komunālo maksājumu rēķina. Dzīvokļu augststāv. Es nezinu, kas tas pat repē. Man jau atkal liekas, ka rekutēja kaut kāda terasa privātā, un šitas ir atkal slicīts sludinājums. Bet idejiski, runa iet par summas ir tāda, pat tādu pašu cenu aptuveni. 420,100 kvadrātmetrus. Bulduru prospektā 52 dzīvoklīci ar restorānu pirmā stāvā, kur var garšīgi paēst, un labas atsauksmes ir 420,000 eiro. Nu, labi, beigsim mocīt tos dzīvokļus, varam viņus visus ciet un skatāmies, kas ir noticis ar zemju darījumiem. Zemes. Reku uzreiz mēs redzam 1,308,000. Dzīvokļu mājām paredzētas zemes slokas iela 60, paskatīsimies. Kāds ir nopircis viņu 22. decembrī, 22. Labs. 4 hektāri, 40,000 kvadrātmetri. 4 hektāri, tas ir diezgan daudz, tur jau var izpausties. Tur jau cilvēks var diezgan labi izpausties. Tāpēc arī cena ir 1,308,000 eiro. Bet salīdzinot ar, te vienkārši bija piespiedu darījums, izstās kaut kāds 389 kvadrātmetrus. Pasīsimies, pa 389 kvadrātmetrus kāds laimīgais ir pārdevis pa 400,000 eiro. 1029 eiro kvadrātmetrā pa zemes gabaliņu. Jūras iela 32. Tas būs, man liekas, kaut kur točni, gan arī pašā jūrā iekšā. Nē, nav. Šitas ir dzīvoklis, bet mēs jau esam zemes atvēroši. Te kaut kas nav riktīgi. Šits nav objektīvi. Šito neskatāmies, šits nav. Te kaut kas nav neatbalst. Nu, bet slokas iela 60. Jūrmalā, paskatīsimies kadastra numurs, mēs fiksi ieiesim kadastrā un pastīsimies caur kadastru. Tad mēs gan nevaram nošaut neko greizi. Kadastra numurs, reku ierakstam kadastrā. Kadastrālā vērtība 492,000. Jā, pareizi sapratu. Slokas iela 60. Slokas iela 60, visi pareizi. Slokā, Jūrmalā. 4 hektāri, reku jau kaut kas jau sarakts ir. Tā, paņemam bišķi izzūmojam ārā. Tā, kā tur sanāk, cik tā sloka, cik tur forši vispār ir?
Nu jā, reku, tā ir dubultu prospekts, strēlnieka prospekts. Nu, tas ir tālāk bija no jūras, bet tā no jūrmāla jau ir neizbēgami visvērtīgākā noteikti vieta, kur investēt zemes gabalos un pēc tam pārtaisīt par daudz dzīvokļu namiem. Visticamāk, jau kaut kas tāds te varētu būt. Vai kāds privātmāja rajonīšs, 4 hektāri jau tomēr ir diezgan daudz. Uz 4 hektāriem var izveidot 29 zemes gabalus ar visiem ceļiem iekšā. 29 abūves gabaliņus var uztaisīt. Pa 900 kvadrātmetriem. Es tā kaut kad atceros, ka tu jau ar smuku sadalījis, viss ir sadalīts. Bet vieta ir forša, tas ir, jā, mašīna 3 minūtes, un mēs jau esam pie pašas jūras. Labi, tas ir tā skaidrs, tas ir reāls darījums. 1 308 000 kādam izmaksāja, kāds atkal nopelnīja no šī gabala, un noteikti kaut kas tur tiks attīstīts Slokas ielā 60. Skatāmies vēl kaut kas inčīgs, kas te tāds ir. Jūras iela 32. Jā, to mēs skatījāmies, tas nebija. Lašu iela 26B. Lašu iela 26B. Dzīvokļu mājām. Znači, tur ir jau zonējums tāds, kad var tur būvēt dzīvokļu mājas. Tā, kas ir šī sakala? 900 600 eiro. Neko neredzam, mēs tad izmantojam kadastru. Skatāmies kadastrā. Kas tur ir noticis? Lašu iela 26B. Pie paša ūdens izstās. Tas būs gan stilīgi, ja būs pie paša ūdens. Tā, jau pie pašas ietekas Baltijas jūrā. Te vislabāk laši ķerās, tāpēc arī ir lašu iela. Makes sense. Jā. Tas sanāk, kur tas sanāk Jūrmalas pašā galā? Tas sanāk, tas ir Jūrmalas viducītī. Lielupa te tā plūst, jā. Un te viņi te kaut kā pareizi. Skatāmies tā. Vēlreiz uzspiežam uz to skatīt telpiskos datus. Uzspiedīsim 7500 mērogu. Tā, man liekas, viņš vienkārši kartē tur nepareizi. 2,7 hektāri. Pareizi, 2,7 hektāri. Nē, nav pareizi. Zemes vienība kadastra apzīmējuma saraksts. Nu, rekuis, šitas te ir īstais. Paskatīsimies te šito te. Tā. Pagaidies, man liekas, kaut kāds 2 dažādas atvēru. Slokas iela, Lašu iela. 26B, 900 000. Te ir kadastra numurs 1, zemes vienība, kadastra apzīmējuma saraksts, zemes vienība ir cits. Nu, pastīsimies zemes vienību, ierakstīsim šeit, pie zemes vienībām. Lašu iela 26B, Jūrmala. Nu, tas ir tieši tas pats gabaliņš. Un viņš ir 3000 kvadrātmetri tikai. 3000 kvadrātmetri. 3000 kvadrātmetru gabaliņš ir notirgots pa. Paga, nopietni. 3000 kvadrātmetru gabals ir pārdots par 900 000 eiro. Wow. Un tur arī var būvēt daudz dzīvokļu māju, jo uz 3000 kvadrātiem noteikti var uzbūvēt kaut kādu nelielu 3-stāvu mājiņu. Nelielu daudz dzīvokleni. Un tur jau sanāk nopietni šepte. Jā, un tas ir šeit. Pie ietekas Baltijas jūrā. Super. Lašu iela, tāpēc, ka te lašus var noteikti labi ķert. Skaidrs, labi. Nemocam vēl vienu zemes gabalu paskatīsimies. Rūsiņa iela 6. Wow, arī 164 eiro kvadrātmetrā. Tā kā, ja kāds man kādreiz saka, tur, piemēram, dārgi tur tā zeme, tur 7 eiro, 8 eiro, 10 eiro kvadrātmetrā. Paskaties, Jūrmalā cilvēki pērk arī pa 1000 eiro kvadrātmetrā. Tas nebija aktuāls. 300 eiro kvadrātmetrā, 200 eiro kvadrātmetrā, 164. Nu, paskatīsimies to Rūsiņa ielu. Rūsiņa iela 6. Rūsiņa iela 6. Rekur skatāmies, noticis darījums, kadastra numuru iekopēsim. 327 000 viņš ir reģistrēts. Šitas arī ir ļoti ticams. Nu jā, kāds vēl pasties bija tik ilgi noturējis un apkārt viss sabūvējušies un Rūsiņa iela privātmāja rajonā.
Pārdot zemes gabalu ar saskaņot mājas projektu, mājas kopējā platība 2,885, komunikācijas viss ir blakus, 2 minūtes līdz jūrai, savs saulains zemes gabals. Lūdzu, 327, kāds saskatīs potenciāli, man šito vajag aiziet. Un pa 164 eiro kvadrātmetrā aizgāja. Tā kā tas pa zemēm, nu ko dodamies, skatīsimies mājas. Mājas Urmalā, 2,3 miljoni. Pirmais jau man spurdz acīs. Nu, paskatāmies, mums jau kas mums žēl. Tā, attēlu. Wow. Pils. Mājīgi, riktīgi pils izstāst. Parasti viņas ir mazāk mājīgas. Stilīgi, riktīgi. 2,300,000 eiro. Sotebijs pārdevuši. Wow, iespaidīgi. 650 kvadrātmetri. 650 kvadrātmetri. Nē, 638. Ko var darīt 638 kvadrātmetros? Man gribētos pavaicāt. Lieliski māja ģimenē, kāds ir arī komentē. Tas ir no sludinājuma noteikti ņemts. Gaišos mierīgos tuņos ar lieliem un plašiem logiem, gan pirmajā, gan otrajā stāvā, pa kuriem pavars brīnišķīgs. Atvinojos skats uz pagalmu un smilčē no pludmales liedagu. Wow. Paga. Viņš ir pašā pludmalē. Šis ir pašā pludmalē uzcelts. Skaisti. Pils. Pilī, ja kādam patik tā ideja, 2 miljoniem nopirkt pili. Lūdzu, nu, MVP darījumu tomēr ejam, skatāmies nākošo Meža prospekts 56, 1,750,000 eiro. Wow! Arī bišķiņi atļauts nokaulēt ir 50,000. Fantastiski skaisti. Patīk, balts, pelēk, un vislabāk patīk, kā iet kopā 3 liels priedzes sētā, vairākas, pat nevis 3. Ak, Dievs, cik skaisti māja. Griliņš āra. Iekšā negribēja rādīt iekšā. Citreiz tā ir cilvēki. It sevišķi naudīgākām aprindām negribam rādīt iekšu. Negribam, lai kāds zina, ka mēs tirgojam. 1,750,000 eiro. Un cik kvadrātmetru šajā mājā bija? 353 kvadrāti, zeme 1700. Fantastika. Labi. Gribat redzēt nākošo? Šitas viss ir rēķinēt gadu laikā. Gadu laikā ir 345 mājas pārdots Jūrmalā. 345, un dārgāk kā 2 miljonu lēnām iet uz leju tās cenas. Skatāmies nākošo 1,700,000. Tā, liela māja, 427 kvadrāti. Neredzam, bet mēs varam paskatīties mūsdienās caur Google. Kāpu iela 55. Oi. Šitā te noteikti, kas jāapstās apkārt. Šitā te māja. Šitā te 1,700,000 pārdota. Jā, smuki. Pasīsimies, cik. Kāpu iela, make sense, reku te jau ir jūra, un reku te ir pludmala. Principā jau šitam te tu iekšā viņā, un te tik aizstaigā smuki līdz jūriņai. Pasīsimies bišķiņ no priekšas. Kas tur Audi A4? Tieši tā, galvenais ir laba māja, nevis laba mašīna. Tā, skaidrs. Labi. Dodamies, pastīsimies vēl vienu. Undīnas iela 8. Undīnas iela 8. 8, tas ir skaists cipars. 1,560,000. Varam vaļā. 839 eiro kvadrātmetru māja. Tas tik būs iespaidīgi noteikti. Pils. Kārtējā. Klasiski. Kāpnes klasisks, viss tāds lampas, lustras. Old schooliņš bišķiņ jau tāds sit cauri, bet, kvalitāte ir kvalitāte. Wow. Jā, 830. Es domāju, kas tur vēl būs.
830 kvadrātmetri, ko pakačāties var bišķiņ, nopeldēties uzreiz pa taisno. Ledus skapīts, diniņš. Uzreiz sestdienas rītā hops. Uz ledus skapīti. Pelde. Augsts dzēriens. Vārds skaists automobīls retro. 830, 82 garāžas. Wow, kas pat terasi. Jā, dzīvot vajag šādā mājā. Labi, vēl vienu māju, vēl vienu noslēdzošo un beigsim šodien arī piekdienā, ko te es jūs te mocīšu. Tā, Meža prospekts 97, skaista cena 1 500 000 eiro. Aiziet 370 kvadrātmetri, tas jau būs bišķi mājīgāk. Un ar visām bildēm ideāli. Un Sotebīs tieši taisīs bildes, varēsim izbaudīt. 2,5 miljonu ielikt. Pārdot pa 1,5 miljonu. Var gadīties arī tā. Ulala. Te visi palasīsim piedāvājumu iegādāties mūsdienīgu māju prestižākajā Jūrmālas daļā Lielupē. Ok, tagad es zināšu, prestižākā Jūrmālas daļa ir Lielupe. Meža prospektā īpašums sastāv no labiekārtotas zemes gabala 1764 kvadrātmetri platībā un mūsdienīgs privātmājas ar kopēju 360 kvadrātmetru, kā arī viesu mājas un pircēkas 90 kvadrātmetru platībā, kur izmitināt viesus, lai nav jādzīvo jūsu mājā, kad ciemiņi atbrauc. Mājā tikko veikta iekštelpa un fasādes pilnīga renovācija, viss telpas ar svaigu iekšējo apdaru un jaunām mēbelēm, viss ar mēbelēm ir. Viss pārdomāts, mūsdienīgs un veidots saskaņā ar jaunākiem interjeru dizaina tendencēm. Un darījums noticis šogad, 3. februārī reģistrēts. Paskatāmies tiešām, ko šobrīd tas ir reāli, svaigs pilnībā. Pēc jaunākiem visi paskatieties, cik skaists tas parkets ir skuiņā salikts. Es pat nezinu, kas tas pa grīdas apdara noteikti, kad ir kaut kāds darba, dabīgs marmors, granīts, mēbeles pēc invalīdu pasūtījuma no augstākās klases materiāliem. Noteikti viss te ir augstākajā raudzē. Wow! Nice. 1 500 000 reģistrēts. Grūti spriest, ja bija 2,5 ielikts. Kā tur tas viss ir finansēts, ja tur miljons mazāk ir ierakstīts. 2,5 bija ieraksts, jā, 2,5 bija, 2,5 ir ielikts un pa 1 500 000 ir reģistrēts. Ej, tu nos cik skaisti. Tiešām skaists īpašums. Nežēlīgi skaists, moderns viss. Melnais marmors. Skaisti, tiešām super skaists īpašums. Tā kā dāmas un kungi, 2,5 miljonu vai 1,5 miljonus, droši vien tur arī tā kustamā manta varētu to visu miljonu arī gan jau maksāt. Varbūt bišķiņ pārspēlēja, bet ļoti daudz tūkstoši notiek kustamā manta. Kostie pa podiem. Izskatās pēc, gribās uz viņu apsēsties. Jā, meitenīte istaba. Iespaidīga. Wow, šitas man pašam vienkārši. Ko var izdarīt, vai ne? Ja cilvēks grib, ņem un izdara. Un paskaties, cik skaisti sanāk. Tā kā, dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties pārdot laimīgs MVP darījumu. Šodien mēs bijām Jūrmalā. Kas par īpašumiem. Tā kā strādājam, daram biznesu, lai mums arī sanāk iespējams nākotnē nopirkt īpašumus Jūrmalā. Jauki jums pēkdienas vakaru, uz redzēšanos!